Lai gan lieldienas daudziem jau aizvadītas, Jēkabpils pamatskolas 5. klašu skolēniem vēl pagājušo nedēļu bija iespēja atsvaidzināt atmiņā lieldienu tautas dziesmas, piedaloties skolas organizētā latviešu tradīciju pasākumā. Par seno latviešu saulgriežu svētku tradīcijām skolēniem stāstīja gan mūzikas skolotāja Inga Zvirbule, gan folkloras kopas raksti vadītāja Vita Tālla, bet dziesmu skanējumu papildināja lauku tautas mūzikas instrumentu ansamblis Pīpari no Jēkabpils pamatskolas. Pasākuma laikā bērni varēja nevien apgūt jaunas lieldienu dziesmas, bet arī iegūt zināšanas par dažādiem mūzikas instrumentiem un to pielietojumu. Izrādās senajiem latviešiem bija īpašs veids, kā nodot ziņu, ka atnākušas lieldienas. Vēl, vienu reizi nedzirdēju. Dažas lieldienu tradīcijas, piemēram, raga pūšana, skolēniem bija jaunums, bet daudzas viņi jau zināja, jo paši ģimenē tās ievēro. Vispopulārākās tomēr ir olu krāsošana un olu ripināšana, kā arī šūpošanās. Mēs parasti ripinām olas no kalniņa un kaulējamies. Tas apmēram visu, ko mēs parasti darām. Mēs noteikti šūpojamies, vienmēr šūpojamies, braucam ciemos, kaulējamies ar olām, krāsojam olas pirms lieldienu vakarā. Skolēni varēja daudz jaunu uzzināt arī par latviešu tikumiem. Tie vislabāk ir atainoti latviešu tautas dziesmās, kas māca čaklumu, izpalīdzību un daudzus citus tikumus. Lai māmiņa pulkā man, pulkā laba dzīvošana, pulkā gāju dziedādam, daudz darbiņu padarīju. Es negāju noskumusi nevienā vietiņā, savus darbus padarīju, vēl citam palīdzēju. Ai, cik labi tie ļaudi, kas ar prātus darbus dara. Ikvienā dieniņā visus darbus padarīja. Vai bija māte auklēdama, to prātiņu iedevusi, to darbiņu darīdama, es jau citu iedomāju. Arī mūzikas skolotāja Inga Zvirbule atzīst, ka galvenais pasākuma mērķis ir atdzīvināt latviešu folkloru. Tā var kalpot kā labs bērnu skološanas veids. Pats galvenais bija akcentēt, ka ir latviešu tautas folklora, ir latviešu tautas milzīgas bagātības, kuras varbūt nepelnīti ir aizmirstas. Un varbūt tieši šādos gadskārtu svētkos tas ir ļoti svētīgi viņiem atgādināt. Un bērniem jau patīk svētki, un caur svētkiem arī, teiksim, vieglāk viņus iedzīvināt dzīvē. Skolēni pasākuma laikā negarlaikojās. Daudziem bija liela interese par tautas mūzikas instrumentiem, kurus viņi paši varēja izmēģināt. Pasākuma nobeigumā visi vienojās kopīgā latviešu tautas dziesmā Pie dieviņa gari galdi, kas skanēja Mārtiņa Frēmiņa iedziedātās versijas pavadījumā. Sandra Pēgļkāne, Vladimirs Baltens, Vidusdaugavas televīzija.